smēķētājs ar 38 gadu stāžu. Vai tas ir izraisījis kādas problēmas jūsu veselībai? Un tad Agris atbildi. Par to turpina. Zini, kad ir vēzis cilvēku, viņam ir caurumu uztaisīt, tur ir pa kaklā, viņš nevar runāt. Viņš runā ar to magnētisko huņu tā. Viņš runā to tur. Nē, viss kārtībā, Bet tas caurums jūs kaklā, tāpēc, ka jums ir vēzis, tur ķip kaut kādā. Nē, strādāju kapterību. Nogriez kaklu. Sieva ir bijis pasīvās mēģētāji 20 gadus, un viņu visi labi. Viņš uzdod jautājumu sievai, tur ķipā, jūs esat pasīvās mēģētāji 20 gadus, vai tas ir ietekmējis jūsu tur veselību? Nē. Sieva arī. Nē, man viss kārtībā. Mums ir 2 bērni. Tur bērni kaut kādi sīki, tur 5-gadnieki, tur zviedzis un zviedzīte. Tur saknu uzdev viņam jautājumu, tur ķipa sīkiem, tur. Mamma, mēs gribam zaudējumu. Sīki arī jau piedzimuši, tu visu huļ. Par hokeju prognožu spēlētāju tā vadītāja, tā bija vienkārši tāda sauza sēņa. Jā, tas bija Neko nevarēja. Ek, tev 10 minūtes, tev tagad būs 10 minūtes stāsti. Un tu esi mauka, un tev sevi ir jāpārdod. Dari, ko gribi, izģērbies, rādi plīgi dīrs pohuj, bet galvenais, lai mums sūta izziņas un maksā. Prognožu spēlē. TV3, jā. Labdien, dārgie draugi! Nu vai tad visi, kad mēs skatāmies televizoru vakaros un fanojam, vienkārši sēžam un fanojam, vai tad mēs negribam vinēt 500 eiro? Zvaniet! Ej, prom! Kaut kāds autis. Nahuj! Ej, prom! Taču pisies prom, visā kaut kāda alkaša idiota samācās un tieši, labi protestē, bet protestē pret kaut ko. Viņi pat nezināja, pret ko var protestēt. Neviens nezina, viņu neviens nepazīst, neviens pat nezina, pret ko protestēt. Jā, zina, ka viņam tur 4000 ir tā tur pensija. Un tāpēc visi tur baigi dirši tagad. Neviens cilvēks tajā tur inaugurācijā, bet tur, kur viņš gāja, neviens cilvēks nekādu viedokli nebija izteicis. Neviens. Jūs ticat, ka ir spoki vai citplanētieši, piemēram? Jā, par citplanētiešiem, ne, bet par spokiem gan. Tas ir stulbi ticēt spokos un neticēt citplanētiešos. Neviena, ne otra parādība nav pierādīta, ka viņi nav pierādīta. Spoki ir pierādīti, poltergeist ir pierādīti. Harry Potter saskatījies. Ir tādi cilvēki, kas ir mēdī saucamie, ka viņi jūt. Jūs, Japāņi? Kāpēc spoki ir pierādīti, jo viņiem mēdī pievērš lielāku uzmanību, man liekas. Nē, otrā citplanētiešiem. Jo, tas tā kā baigi nopietnā lieta padarīt, bet spoki nav tik nopietni. Pasties, visādās tur stāstiņos sīkajiem, visur spoki dominē arī. Bet tas ir visiem kaut kas cits. Tas ir tikai tāpēc, ka bērniem ļoti tāds spilgti iztēli, viņiem pat nevajag tur reāli stāstu, tur var tiešām safabricēt kaut ko. Kaut kāds tas pasākuma vadītājs kaut ko pasaka par vienalga, kas tev ir kaut kāds tūs vai kas tam līdzīgi. Un tu jūties aizskarts. Kas notiek tālāk reāli? Ko tu vari... Man ir tiesības nebūt aizskartam. Man ir tiesības, ja. Es esmu pieaudzis cilvēks, man ir tiesības, es gribu kaut ko tur saņemt kompensāciju, 2000 latu, ja. Come on! Tev nav nekādu tiesību, tā ir demokrātija. Tev ir tikpat liels tiesības justies aizskartam, cik tam cilvēkam, kurš aizskar tevi. Vārds, ja tevi aizskar, piemēram, ja tev pasaka, tur ģipa gejs mird, un tu esi gejs, un tu tik jūties aizskarts. Tas nav fiziski kaut kas, tev neviens neietekmē fiziski, tu tam nevar uzlikt sodu, tas vienkārši tik tāds būšis, ka tagad sāk piepisties pie tiem visiem, sāk aizliegt vārdus, tur nigers, tur gejs, tur jārunā homoseksuāls tikai, jo gejs aizskar gejus. Rubrikas nosaukums ir gejiskākie negeji un negejiskākie geji. Tu mums šodien ir, es domāju, ka tas jau bija paredzams. Tas jau vienkārši siena. Un siena mums ir negejiskākais gejs. Nevis gejiskākais negejs. Kā jau zināms, kādu laiku atpakaļ ir parādījies jauns modes virziens – gopnicisms. Sakarā ar to ir radušies tā saucamo gopniku grupējumi, kuros ietilps cilvēki ar īsi grieztiem matiem, kuri velkā gopnicisma stila drēbes. Tās ir ādas jakas, lētas treniņbiks un laka tupels. Par cik šie grupējumi ir agresīvi tendēti, tad tajos, protams, pastāv hierarhija. Kā to nosaka?
tieši Goptapā, mēs par to parunāsim. Tas ir lielais gejski informatīvais stāsts par paštos, ja? Kāpēc gejski? Tas ir tik gejs. Kāds vispār sakars, lielais gejski informatīvais stāsts. Kā jau visiem labi zināms, blowšovs savu pastāvēšanu sāka tieši Valentīna dienā. Un ne jau diena bija simbolisks šovu izveidē, bet šovu tapšanas rezultātā šāda diena tā nosauc Valentīna dienu, jo viņi tapa tieši tajā dienā. Bet tas bija tikai tāpēc, ka divas pirmos šovu hostas kopējā vārdā sauc Valentīns, ja? Tie bija neviens cits kā Valis un Tīns. Un bija arī co-hosts N. Kopā zanāk Valentīns, ja? Tās ir labais. Tīns bija parasts montieris no Vācijas, un savā dzīvē neko ievērības cienīgi nebija sasniedzis un izdarījis, un netaisies arī sasniegt. Bet Valis bija tolaik pastāvošās Maukijas komunistiskās republikas pilsonis. Maukijas galvaspilsēta bija Mauka, un tās prezidents bija Sekss Margarita. Viņiem bija divi uzticami padotie, viņa labā un otra labā roka tenis panda un duraks pauts. Es uzsprāgu Bandačaka, un tas ir tieši tas, tāpēc es nevarēju ierasties, man taču bija reanimācijā jāguļ, zin kā, un tad es klausījos, ko jūs tur esat tā kā izveidojuši. Reanimācijā? Tas man deva stimulu atveseļoties, un jā. Piekārt sievietes nevainība vīriešiem ir svarīga un patiesu bruņinieku. Ujā, nikti vilki, ujā. Te tev nav nekāds karaoke. Sveicās klausītāji. Fani jau sen gribēja dzirdēt tev un vispār kaut ko uzzināt par tevi. Tu arī blogā savā, tu biji alūksne. Tas sprādziens sanāca. Neko tuvāk gan nevar izstāstīt, vienkārši nespēju atcerēt. Zudums, Tieši tā. Tā lele vēl joprojām ir bez rokām, tikai ar vienu caurumu. Domāju, ka Božik man to pietiksies. Bet tas caurums ir galvenais. Tas galvenais, jā.